Čau! Čau! Čau, Pārsla, pastāsti, ko tu dari? Es esmu atbildīgā par kasēm. Par kasieriem, par kasēm, par konsultantiem, par vecākiem kasieriem. Nav baigi stresaini? Godīgi sakot, nē, jo man patīk darbs ar klientiem. Ir cilvēki, kas var strādāt tikai no rītiem, ir cilvēki, kas nevar garās stundas strādāt, ir cilvēki, kuri var tikai vakarus strādāt. Un tas ir ok, to visu var sarunāt un sakoriģēt. Jā. Tas ir super. Pats galvenais ir forši kolēģi. Jā, tieši tā. Pozitīvisms. Es ļoti labi jūtos kā zivs ūdenī, ka, teiksim, apkalpoju klientus, ja? Un ļoti daudz klientu, teiksim, nezinu vēl par skeneriem. Kā viņus izmanto, un tad var iepirkties ar mobilajiem telefoniem, un tad kādreiz viņi stāv pašapkalpošanas kasē rindā, un es saku, nākat taču pamēģināt. Pieņems, es gribētu būt tur, zāles darbinieks. Jā, un tu uzrakstītu CV. Labi. Mēs te uzaicinātu uz pārunām, un tā atnāktu pie manis. Un vai ir iespēja, ka es pēc šī amata varbūt kaut kā varu tikt arī uz veikala vadītāja? Jā, droši. Mums ir ļoti labas izaugsmes iespējas Rimī. Es atnācu strādāt par kasieri. Un tad jau... tas ir, wow, forši. Atvaino, uz sekundīti. Mums taisam tādu eksperimentu. Divos vārdos, kā tu jūties strādājot Rimī? Ir labi, ir slikti? Labi, viss ok. Bet pačuks man ausī kā reāli ir. Labi. Viņa teica labi.